Labdien visiem klausītājiem. Es ceru, ka mani dzird un viss ir kārtībā tehniski. Mēs šo gadu Lipkas muzejā esam nolēmuši noslēgt ar pasākumu ciklu. Vakar muzejā notika holokausta dzejas lasījumi un diskusija par vēsturiskās traumas atspoguļojumu dzejā. Un arī rīt visi ir laipni gaidīti 1:00 uz ekskursiju un sarunu ar mākslinieci Ivetu Lauri par holokaustu un genocīdu laikmetīgajā mākslā. Viņas pašas personāla izstādē Lipkas muzejā. Bet šodien mums ir brīnišķīga iespēja noklausīties Lipkas muzeja pētnieces un muzeja pedagoģes Maijas Meijeras Ošas lasījumu par holokausta fotogrāfijām un mūsdienu izaicinājumiem, kas saistās ar šo attēlu izmantošanu. Un Maijas stāstījums būs arī kā tādi ievadvārdi rītdienas pasākumu tēmai, jo arī Ivetas Lauras izstādē tiek izmantotas fotogrāfijas, kur ir redzamas šīs kara liecības. Un pati Maija ir dzimusi Liepainiece, un arī viņas izvēlētais pētniecības lauks saistās ar viņas dzimto pilsētu, viņas dzimto vietu Liepāju. Tāpēc Maija padziļināti ir pētījusi un arī referējusi par Liepājas holokausta vēsturi, par Liepājas ebreju glābējiem un izglābtajiem. Un tad arī šodien, domājot par holokausta fotogrāfijām un apsvērumiem, kas saistās ar etiskajiem aspektiem, Maija īpašu uzmanību pievērsīs šim Liepājas gadījumam. Un šī ir arī brīnišķīga iespēja uzdot kādu jautājumu patiešām ekspertei konkrētajā tēmā, tāpēc droši atstājiet jautājumus komentāru sadaļā. Un tad lūdzu, Maija, vārds tev. Labdien! Tā, es ceru, ka mani visi dzird. Tātad, man ir sakrājies, ko teikt. Es esmu aizvadītā gadā daudz redzējusi un domājusi. Un interesanta tēma, ar kuru padalīties, ir šī fotogrāfija. Es uzreiz pabrīdināšu, ka mēs redzēsim dažas fotogrāfijas, kas ir jūtīgas, kas var jūs aizkustināt visdrīzāk. Varbūt tāds brīdinājums noteikti ir vajadzīgs, pirms mēs sākam. Bet sāksim ar to, kas tad ir holokausta fotogrāfija. Un te nav tāda vienkāršā atbilde, ka viss, kur ir nofotografēts holokausts. Patiesībā tas radius, tas apjoms ir daudz lielāks. Arī tas nav uz laiklīnijas tik viegli uzliekams termins. Tā ir fotogrāfija, kam ir kaut kāda saistība ar holokausta vēsturi, bet katrs to kontekstu un to ir vai nav, laikam pats var secināt. Piemēram, šīs abas fotogrāfijas ir holokausta foto. Viena varbūt ir acīm redzamāka, tas ir no atbrīvotāju skatu punkta. Kopā ar Amerikas armiju pa Eiropu dodas un fiksē notikumus arī fotogrāfe Lī Millere. Un viņa ir nofotografējusi barakas Dachau nometnē. Un otrajā fotogrāfijā jūs redzat pašu autori, un viņi esot visu, kā scenogrāfs, izstrādājuši šo bildi. Viss, kas tur atrodas, ir ar nozīmi. Un redziet, ir arī bēdīgi slavenā Hitlera, Adolfa Hitlera fototēls. Tā esot diena, kad viņš ir izdarījis pašnāvību. Un tā ir Hitlera vanna. Lī Millere fotografēja arī Evas Braunas un Adolfa Hitlera dzīvesvietas, un šajā vannā viņa vannojās. Un, ja jūs redzat, pievērsiet uzmanību, kas pie vannas atrodas, tie ir zābaki, un uz zābakiem, ja tic leģendai, ir vēl joprojām Dachau nometnes dubļi, ka viņa to, ko viņa tur redz, ko piedzīvo, tos dubļus, ja, kurus ir izbridusi, tos viņi tagad nomazgā šajā vannā.
Lija Millere pēc kara daudz nerunāja par to, ko ir redzējusi, un pilnu kolekciju atrada viņas dēls 1977. gadā pēc mammas nāves. Viņš atrod tad visu šo arhīvu, un tātad arī tikai esot fotogrāfam, tverot šos mirkļus caur kameru, tomēr šī sieviete, viņai ir radīts rētas ar to dvēselē, par kurām viņa tomēr nevarēja brīvi runāt. Tā kā šīs abas fotogrāfijas es iedalītu kā holokausta attēli, lai gan tur jau holokausts ir beidzies, Hitlers ir miris, bet tam ir tieši saistība. Atbrīvotāji, kas kurai nometnei atbrīvoja šos ieslodzītos, arī šie cilvēkiem bija fotokameras, fotokorespondenti līdz, un arī tās bildes attiecās kā holokausta foto. Un ļoti interesants arī tāds, ko arī cerēs iedala kā holokausta fotogrāfijām piederīgas tēma, ir nogalināto cilvēku pirmskara foto. Varbūt mēs ar to uzreiz tā neiedomātos, nosaukt tos par holokausta attēliem, bet ir kā tādi pēdējie pieminekļi šiem cilvēkiem, jo bieži vien koncentrācijas nometnē nomocītiem cilvēkiem, viņiem nav kapu vietas, viņi tika nogalināti un paliek pāri tikai pelni, ja viņi tika sadedzināti. Un bieži vien tā fotogrāfija kalpo kā tāds kapu piemineklis, kā kaut kas, ko saglabāt no mīļā cilvēka. Bet holokausta fotogrāfijā arī ir viena tāda nianse, par ko vienmēr jāpiedomā. Sevišķi, ja jūs plānojat izmantot šo fotogrāfiju, tad atbildīgs cilvēks, atbildīgs izmantotājs noteikti iedziļinātos autorā. Kurš ir šis cilvēks, kas ir fotografējis? Un, protams, ir tāds liels jautājums rādīt vai nerādīt. Tur ir tādas ētiskas mokas, pārdomas. Šeit es ieliku ekrāna šāviņu no manas pašas Google meklētāja, kur šis dators, mākslīgais intelekts, man apgalvo, ka tātad viņš man 5 bildes nerādīs, 1 rādīs. Bet dzīvē cilvēkam ir jāpieņem šis lēmums, vai man izmantot sevišķi izglītojošā, piemēram, darbā, izstādē, relīzes, pavadošā fotogrāfija, vai tas var būt holokausta foto. Tāda viena atbilde, kur es tagad kā tāda pamācību vācele, jums var iedot likt vai nelikt, es nevaru, bet es varētu jūs rosināt tomēr iziet cauri tam procesam un tās ētiskās mokas piedzīvot. Pandēmijas laikā es uzdoros brīnišķīgai lekcijai, profesors no Amerikas. Arī piedāvāja šādu lekciju par to, kas tad ir holokausta attēli un kas glabājas ASV muzeju arhīvos. Un arī viņš piedāvā šīs ētiskās mokas, rādīt vai nerādīt. Viņš ir savāds apkopojis dažādus argumentus. Varbūt sākam ar to, ko nerādīt, jo es arī uzreiz brīdināju, ka būs fotogrāfijas, un kāds varbūt negrib tās redzēt, kāds varbūt grib aizmiegt acis vai prasīt, kāpēc es prezentācijā lieku šīs bildes, un šādu cilvēku argumenti varētu būt tādi. Tātad privātuma jautājums, kāds var atpazīt vēl joprojām. Es mazliet vēlāk pastāstīšu, kāds gadījums bija Liepājā, vēl joprojām ir dzīvi cilvēki, kas var atpazīt cilvēkus attēlos. Atkārtot traumatizāciju tiem, kas ir izdzīvojuši šo laiku un varbūt nevēlas atkal nokļūt tajā dienā, tajos gados, tajā laikā. Pilnībā, protams, viņi nesniedz attēls tādu pilnu notikuma faktu. Jums tik un tā, jūs ar vienu bildi neko līdz galam nepierādīsim. Tur vēl vajag pētījumus, vēl vajag, ka nedrīkst parādīt bildi un punkts un nepaskaidrot šo bildi. Un viens ļoti tāds bīstams arī, ko es esmu redzējusi arī dzīvē, ka šīs fotogrāfijas tiek izmantotas par tādām savdabīgām ikonām vai dizaina objektiem vai kaut kādām tādām
kaut kā, manuprāt, flirtējot ar šo ētisko pieeju, un šie cilvēki fotografijās vairs nav kā dzīvi īsti cilvēki, bet kļūst par tādiem tēliem. Tāds nejauks piemērs varētu būt, piemēram, no Prāgas Nacionālajā muzejā. Viņiem ir tāda brīnišķīga iniciatīva, laika kapsula vai laika mašīna, kurā tu ieej iekšā un tev rādās fotogrāfijas cauri gadsimtam. Un vienā mirklī uzzibsnīja arī kailu sieviešu fotogrāfija, un es ieskatos, un es saprotu, ka tas ir holokausts, un šīs sievietes ir nostādītas rindā pilnīgi kailas, un tūlīt tiks nogalinātas. Un tās nav modeles, kuras inscinēja šo mirkli, šo šausmīgi traģisko mirkli vēsturē. Šīm sievietēm nav bijusi nekāda iespēja pateikt, jā, fotografējiet vai nē, nefotografējiet. Tas ir vēl viens tāds pazemojošs akts, kas tika izdarīts. Tātad viņas ir aizdzītas ar kliedzieniem, ar sitieniem, viņām ar draudiem liek noģērbties pilnīgi kailām, un tad, kad ar tiem pazemojumiem vēl nepietiekot, jo viņas vēl nofotografē. Un pēkšņi tas izlec kā tāds dizaina elements, nepadomājot, ka šiem cilvēkiem ir vārdi, uzvārdi, ģimene, viņiem ir bijusi dzīve pirms, ja viņi kļūst par tādām kaut kādām ikoniskām upura iemiesojumiem, kas flirtē ar šo ētikas, manuprāt, ar manu ētikas izjūtu. Bet es izlēmu šodien tomēr rādīt fotogrāfijas, es arī mocījos, man bija ētisks rakstura mokas, un es izvēlējos vairākas fotogrāfijas, vismaz viena būs ļoti sensitīva, un liepājniekiem būs īpaši smagi. Bet es izvēlējos, jo tās liecina par noziegumu, kas ir pastrādāts, un fotogrāfijā nofiksētais nav apstrīdāms. Reku ir foto, un tātad tas notika. Fotogrāfijas varētu sarežģīt dzīvi holokausta noliedzējiem. Arī vizualizācija, mēs vienmēr esam bijuši tomēr vizuāli cilvēki. Es uzskatu, ka tas nav prādījies tikai ar Instagram attīstību, bet arī pirms tam mums attēls tomēr ir spēcīgāks par vārdu. Arī šajā gadījumā jūs redzat sejas, jūs redzat situācijas, jums nav tikai cipari, jūs tiešām varat ieraudzīt to cilvēcisko aspektu notikušajā. Un vizuāļiem noteikti man piekritīs, ka ir vieglāk atcerēties kaut ko, kas ir noticis caur fotogrāfijām. Un visdrīzāk, tā vismaz daži pētnieki tā apgalvo, mēs, protams, tā ir spekulācija, vai tā bija vai nebija, bet fotogrāfijas izmantoja arī Nirnbergas tiesas prāvā, un tas tik ļoti satricina sabiedrību, civilizāciju, ka vēlāk tiek pieņemta arī ANO vispārējās cilvēktiesību deklarācija. Un šeit ir rinkopa no preambulas, ka tātad no fotogrāfijām tas patiešām bija pierādīts, jā, redzams, izjūtams, ka cilvēktiesību neievērošana un noniecināšanas dēļ ir notikuši barbariski akti, ja? Un tā fotogrāfija tad mums parāda, kas tad ir šis barbariskais akts un kas ir šis pārkāpums pret cilvēces sirdsapziņu. Lūk, tas ievadam, un tagad fotogrāfijas. Es teicu jau sākumā, ka atbildīgs fotogrāfiju lietotājs vienmēr paskatīsies, kurš ir fotogrāfs. Ne tikai izmantot fotogrāfiju, jo tā labi iederas, piemēram, vēstures stundā vai lekcijā vai izstādē, bet tiešām līdz galam noskaidrot, kurš ir šīs fotogrāfijas autors. Un to arī atrunāt. Tā ir daļa arī no vēstures un daļa no saprašanas, kas un kā notika. Un es gribēju sākt ar vienu retu fotogrāfiju. Tas ir tieši no Aušvicas, kur krematorijā tika nodarbināta tāda speciāla komanda, ko sauc Zonderkommando. Tie bija ebreji, kuriem piespiedu kārtā lika atbrīvoties no cilvēku līķiem, no gāzes kamerā noslapkoto cilvēku līķiem. Nacisti bija secinājuši, ka tas ir tāds netīkams darbs, un ārietim tas var radīt kādu paliekošu traumu.
tāpēc izmantoja pašu ebreju šim drausmīgajam pienākumam. Un cilvēks, daļa no pretošanās tīkla, cilvēks ar tādu pseidonīmu Aleks no Grieķijas. Ir vairākas versijas, kurš šis cilvēks ir, tāpēc es neuzdrošinājos apgalvot. Es neesmu tomēr 10 gadus pētījusi tieši šo tēmu un neuzdrošinos saukt vārdus. Vienkārši tāpat kā internetā izlasīju un uzreiz saucu. Tāpēc, lai viņš paliek šobrīd ar kodu vārdu, un jums būs iespēja pašiem tad veikt maziņu izpēti un secināt, kādas tad ir versijas. Fotogrāfijas ir fotografētas 5. krematorijā caur slepus tas ir darīts, cik es saprotu, viņš tā kā no gurna ir fotografējis, diezgan miglainas, bet, manuprāt, viss ir skaidri redzams un saprotams. Un arī tās gala bildes, ja ieskatās, jūs redzat cilvēks tieši mirkli pirms viņi tiek dzīti uz gāzes kameru. Ja? Tas ir viena, kāpēc tā ir reta, ir fotogrāfijas arī paši ebreji, paši šī nozieguma upuri ir fotografējuši savas dzīves, piemēram, geto, bet šī ir īpaša, jo tieši, es to saucu tāda elles vidū, ja, uzņēmts fotogrāfija, tieši blakus krematorijai, kur mēs redzam šo šaušalīgo noziegumu. Nākamais tāds fotogrāfa tips, ko es gribēju pieminēt, ir tā saucamie geto turisti, kas skan diezgan baisi un amorāli, bet tā brīža izpratnē, ja tu esi kaut kādā dienestā, tev blakus ir kaut kāds neparasts, interesants objekts, kas liek šaušalīgi šāds vārds lietot attiecībā pret Varšavas geto, bet tā šis jests ir domājis. Viņam ir dzimšanas diena, dzimšanas dienā viņam iedod brīvu dienu, tāpēc mēs brīnišķīgi zinām tieši laiku, 41. gada 19. septembris, un viņš šo brīvo dienu izvēlas, lai ar kameru rokās izstaigātu Varšavas geto teritoriju. Varšavas geto uz to brīdi jau gadu kā pastāv, apstākļi tur ir baisi, viņš arī nenovēršās un bildē bāda izmocītus cilvēkus, tuvu līķim esošus cilvēkus, kas guļ uz ielām, varbūt viņi arī ir jau miruši. Un tas ir viņa veids, kā viņš pavada savu dzimšanas dienu. Pēc kara viņš apgalvos, ka viņš to ir darījis, lai saglabātu liecības par nacistu noziegumiem, bet saprotiet, pēc kara mēs bieži saskaramies tādām situācijām, kur cilvēks skaidro, ka viņš ir bijis varbūt cēlāks nekā tajā brīdī ir bijis. Manuprāt, man arī dzīvē bijis situācija, kur es esmu komandējumā, bet vakarā es izēju pa Ziemassvētku tirdziņu un uztāju bildes, jo tas man šķiet interesanti un tāds jauks piedzīvojums. Kaut gan es esmu darbā. Tad šeit ir līdzīga situācija, ka cilvēks arī ir darbā, bet viņam ir brīvdiena un viņš izvēlas rīkoties šādi. Viņš nav slepkava tajā brīdī, ja? Viņš šiem Varšavas geto ieslodzītājiem neko ļaunu nenodara, tāpēc es viņu esmu ierindojis pie tā saucamiem malā stāvētājiem, šiem neebrejiem, kas tā vietā varbūt, lai izvēlētos kaut kā palīdzēt, vai tad vismaz kaut kā neizrādīt pārāk lielu nekaunīgu zinkārību par otru ciešanām, bezjēdzīgu zinkārību, tad viņš izvēlās bildēt. Vēl viens interesanta liecība, kas, cik es sapratu, kolēģis no Polijas, tas ir jaunpienācējs viņu kolekcijā, tikai 2019. gadā atrastas fotogrāfijas. Un šeit mēs jau redzam Varšavas geto beigas, tas ir 43. gada pavasaris, kad notiek sacelšanās Varšavas geto, un to ārkārtīgi brutāli apspiež tie dūmi. Cilvēkus vienkārši iznīcināja ar liesmu, kuri bēga tos nogalināja, un Varšavas geto bija iežogots, un tad cilvēki saprot, ka kaut kas atkal pēdiņās interesants notiek aiz šīs sienas, un jāiet jāapskatās. Šis Rudolfs ir dzīvojis kaimiņu ielā, tātad viņš to redz, dzird, un viņam ir kamera.
un tad viņš nofotografē gan savus ģimenes locekļus. Šīs fotogrāfijas atrada Rudolfa mazmeita, un viņa saka, ka viņa tur atpazīst gan vecmāmiņu, gan abus bērnus. Meita un dēls viņiem ir bijuši. Un viņa tad vēro atkal šo otra cilvēka ciešanas. Tātad šis arī ir malā stāvētāja, caur malā stāvētāja acīm. Ja jūs gadījumā, mīļie klausītāji, būsiet Varšavā tuvākajās dienās, varbūt kāds izdomā jauno gadu Varšavā sagaidīt, tad līdz 8. janvārim vēl ir pieejama brīnišķīga izstāde, interaktīva, tāda ļoti emocionāli arī izstāde veltīta šī Varšavas sacelšanās gadadienai. Un tur arī ir šīs fotogrāfijas, vēl arī citas ir, tās es neieliku šeit šoreiz, jo, cik es saprotu, bija rīkojums, ka ugunsdzēsējiem jābūt salīdzinoši tuvu, ja, šiem visiem notikumiem. Ja no uguns pārmetās uz pilsētu, lai viņi gatavi reaģēt, un arī viens no ugunsdzēsējiem ir nobildējis šo brīdi, kad tiek iznīcināts geto. Bet tad jums ir jābrauc uz Varšavu, vēl var teorētiski paspēt. Un tagad mēs pienākam pie tās sarežģītās daļas, kur fotogrāfs ir slepkava. Dažādu iemeslu dēļ ir tapušas šādas fotogrāfijas, kur cilvēks varmāka, noziedznieks, izlem nofotografēt to, ko viņš ir izdarījis. Cilvēkam ar veselu psihi tas iespējams šķiet kaut kas neiespējams un nesaprotams. Diemžēl mēs arī mūsdienās saskaramies ar tādiem gadījumiem, kur kāds drausmīgs slepkava izlēma ne tikai noslepkavot cilvēkus, bet to visu arī filmēt vai fotografēt. Mūsdienās arī cerēs izlikt sociālos tīklos, un tad tur vēl jauna dimensija parādās. Holokausta bildes netika taisītas, lai sociālos tīklos rādītu. Ja? To mēs tagad mūsdienās darām. Ar citu motivāciju atkal. Bet šajā gadījumā tas ir štropa. Citreiz viņi arī latvisko kā štropu, bet es speciāli pārgāju cauri likumam, kā latviskot vācu valodas vārdus. Pieņemiet šo manu versiju. Viņš raksta atskaiti. Tās ir fotogrāfijas kopā. Viņš ir ziņojis katru dienu, kā viņam veicas ar Varšavas sacelšanās apspiešanu. 31 dienu viņš ir krājis šīs atskaites. Ir 125 lapas tajā atskaitē un 53 fotogrāfijas. Būtībā viņš iemūžina savus karjeras tādu īpašu brīdi. Viņš lepojās ar šīm fotogrāfijām. Un viņš stāsta, viņš piefiksē, kā viņš cīnās, un šeit es citēju, ar bandītiem. Tātad šī ikoniskā fotogrāfija ar mazo zēnu. Es šeit no 2023. gada pozīcijām par bandītiem sauktu vīrieši ar ieročiem rokās, bet šajā atskaitē, kas top 43. gadā, tieši pirms 80 gadiem, par bandītiem tiek saukt šīs nelaimīgās sievietes un bērni, kas visdrīzāk slēpās kaut kur pagrabā, kamēr vīri cīnījās. Šīs fotogrāfijas ir īpašas, jo tās tika izmantotas arī pēckara tiesas prāvās pret šiem noziedzniekiem. Gan Nirnbergas tiesas prāvā, gan vēlāk bija arī tieši Dachau koncentrācijas nometnes noziedzniekiem veltīta tiesa, tribunāls. Un pats Štrops, tāda likteņa ironija un karma tiešām laikam eksistē. Viņam pašam piesprieda nāves spriedumu, kur izpildīja Varšavā. Tā kā zeme ir apaļa, un tas dod cerību, ka varbūt arī mūsdienu noziedznieki nepaliks nesodīti. Šīs fotogrāfijas, šī visa atskaite no 2017. gada ir UNESCO pasaules atmiņā. Tātad tas ir piemineklis, nu jau mantojums, kā teikt man studiju biedri. Nu, lūk, un tagad sāksies tāds īpaši jūtīgs fotogrāfijas, ja jums jau līdz šim šķita, ka es rādu ļoti, ļoti jūtīgu materiālu. Tālāk būs vēl jūtīgāk. Tā kā es esmu brīdinājis jūs. Neparasta fotogrāfija un neparasts pētījums
mums ir jāpasakās atkal amerikāņu pētniecei, vēsturniecei Vendijai Lovere, laikam tā latviski viņu varētu saukt. Nu jau tas sanāk, man ļoti slikta ar matemātiku, 2009. gadā, izreikniet paši, cik gadus atpakaļ, pētnieces rokās nonāca šī fotogrāfija. Tā glabājās Amerikā, muzeja arhīvā, un cita starpā arhivārs atnes vēl šādu fotogrāfiju, ka varbūt tā jūs ieinteresēs. Un pētniece dalās arī savās pārdomās, ir brīnišķīgi arī lekcija pieejama. Ja sekotājiem mūsu muzeja sekotājiem tas interesēs, es varu sameklēt un ielikt varbūt komentāros, ja man izdosies atrast. Vai jūs atrodiet, ielieciet komentāros. Un viņa skaidro, ka viņa bija ārkārtīgi aizkustināta, satraukta. Tas bija tāds emocionāls trieciens ieraudzīt šo fotogrāfiju. Tas ir tieši nogalināšanas brīdis, redziet, vēl tie dūmi, ja nav izklīduši. Tā ir Ukraina, Mariupole, ir milzīgā grava, visdrīzāk tur jau ir cilvēki. Tas ir 13. oktobris 41. gada, tad tas ir starp Babiņu jāra slepkavībām septembrī. Un mums Latvijā svarīgai gadadienai tas ir 41. gada 30. novembris, 8. decembris, ja mēs tā uz laika līniju izliekam. Un tas ir tas, ko angliski sauc Holocaust by bullet. Pirms visām gāzes kamerām Austrum Eiropas ebreji, austrumos esošo valstu ebrejiem tik nogalināti šādi. Mežos un ar lodi. Kad viņi ir ieraudzījuši šo fotogrāfiju, viņai šķitis, ka visdrīzāk slepkava ir fotogrāfs, bet vēlāk veicot pamatīgi izmeklējumu, viņai tas 10 gadus ir aizņēmis uzzināt vairāk, kas ir šie cilvēki, kas ir šī situācija, kas tur notiek un kurš fotografē. Ir arī grāmatas, nekaunīgi to reklamēju šeit. Un izrādās, ka nē, ka tas ir Slovākijas armijas kareivis, kurš, un to gan viņš neapgalvo pēc kara, bet jau kara laikā ir saprotams, ka tiešām viņš tā arī ir darījis. Viņš ir vācis materiālus pret nacistiem, lai dokumentētu viņu noziegumus. Mazliet atgādina Žani Lipki, kurš arī tā starp, piemēram, ar koncentrācijas nometņu sargiem viņš mācēja sarunāt it kā savējais, ja, bet īstenībā viņu deguna galā glābt cilvēkus. Nu tad šim karavīram nav izdevies glābt nevienu, cik es saprotu, bet viņš vismaz ir saglābis atmiņu par šiem noziegumiem. Un es visu laiku stāstu par citām valstīm, Poliju, Ukrainu, Vāciju, bet mans princips ir vienmēr zināt, kas notika tavās mājās, ka es esmu redzējis situāciju, kur skolēni ir ārkārtīgi aizkustināti, klausoties stāstos, piemēram, par Polijas ebreju likteni un par Aušvicu, un tāpat laikā nemaz neaizdomājoties, ka līdzīgi stāsti ir atrodami arī viņu dzimtajās pusēs. Viņi visdrīzāk nav aizgājuši līdz vietējam mežam, līdz iespējams tur ir kāds piemineklis uzlikts nogalinātajiem ebrejiem. Un manuprāt, nav ētiski izlasīt, piemēram, Annas Frankas dienas grāmatu, bet nekad neizlasīt ebreju meiteņu dienas grāmatu krājumu, ko nesen izdeva mūsu kolēģi Muzejs Ebreji Latvijā. Tas ir tāds mans svēts princips, ka jā, mēs sekojam līdzi jaunākiem pētījumiem par pasauli, bet mēs vai nu paši radām vai cienām jau atrastu informāciju par mūsu pašu mājām. Un Anta jau dalījās šajā slepenajā informācijā, ka es esmu no Liepājas. Īsts liepājnieks vienmēr atradīs brīdi, kad to pieminēt. Un tāpēc mana sirds un mans fokus, protams, ir Liepājai. Manuprāt, tas bija vēl pandēmijas laikā, kad sociālos tīklos es ieraudzīju šādas fotogrāfijas.
Tas ir fotogrāfijas no Liepainieka Ivara Čupja kolekcijas. Un atcerieties, es jums teicu, ka vēl mūsdienās ir cilvēki, kuri var kādu atpazīt šajās fotogrāfijās. Un man arī mīļš liepainieks un draugs Leo Hirsons ir atpazīnis savu tēti šajās fotogrāfijās. Ja? Un tāpēc atkal rādīt, nerādīt, iedomājieties, ja kolekcionārs Ivars Čupis būtu piekritējis tam otrajam argumentu stabiņam, ka holokausta bildes mēs nerādam, tad šim cilvēki nekad nebūtu ieraudzījuši savus radiniekus. Nu, lūk, Liepainiekam uzreiz ir atpazīstams vietas, tā ir neparasta sajūta, ieraudzīt tik ļoti pazīstamu vietu un redzēt šo globālo nozīgumu arī notiekam uz savas mīļās ielas. Es dzīvoju, tā ir Pļavu un Ukstiņa ielas stūris, un es dzīvoju uz Pļavu ielas, toreiz tā bija Stučkas iela, un uz šī stūra tur bija veikaliņš, kur tad mani vienmēr iedeva kādu, 5 rubļus un teica kaut ko nopirkt. Un tā ir neparasta sajūta, ka reku ir tava dzimtā pilsēta un visi tie globālie stāsti, par kuriem tu esi mācījies kaut kad vai lasījis vai pētījis, tie patiesībā notika uz tavas dzimtās ielas. Tāpēc es vienmēr mudinu noskaidrot, vai jūs zināt. Kā Ivars Čupis ieguva šīs fotogrāfijas? Viņa kaislībā ir meklēt, cik es saprotu. Es ceru, ka Ivars man piedos, ja es izdomāju viņam jaunu hobiju, bet vismaz konferencē viņš stāstīja, ka viņš meklē Otrā pasaules kara liecības tieši caur vācu karavīru fotoobjektīva. Viņa lekcija vēl joprojām pieejama Facebookā, Liepājas muzeja lapā. Tā kā, ja jums interesē šis process, es noteikti iesaku noskatīties šo konferenci. Tur ir citas brīnišķīgas lekcijas, priekšlasījumi, referāti. Piemēram, manējais par glābējiem Liepājā. Un Liepāja, es vienmēr saku, ka tātad globālais ar lokālo, citreiz ir konflikts, mēs zinām par globālo, nezinām par lokālo. Un Liepājas gadījums ir unikāls, jo Liepāja ir bēdīgi slavena visā pasaulē. Ļoti šaurā cilvēku lokā. Tie ir cilvēki, kas pēta Liepājas holokaustu vai vispār holokaustu pētnieki. Viņi agri vai vēl nonāk pie materiāliem, kas ir filmēti vai fotografēti Liepājā vai pie Liepājas. Tāpēc mēs, protams, gribētu visiem asociēties ar dzintaru un ar jūru un ar kurorta pilsētu un ar rožu laukumu un ar mūziku un vai nu roku vai klasisko. Mums gribās saistīt mūsu vietu dzimto pilsētu ar pozitīvām lietām, bet mēs nevaram ignorēt arī to, ka globāli atpazīstam mēs esam tieši šī iemesla dēļ, šī šaušalīgā nozieguma dēļ. Un ceļojot pa pasauli, nevienreiz esmu redzējis gan šo filmu, gan fotogrāfijas, kuras vēlāk rādīšu, ko noteikti liepānieki zina, jebkurā dienas laikā var atpazīt. Un tas ir tātad liepainieki, jo tie ir liepainieki, šie upuri, jā, ebreju izcelsmes, bet liepainieki. Ir šajās ekspozīcijās gan Izrēlā, gan Francijā, gan Amerikā redzami. Tad Liepāja ir unikāla ar to, ka holokausta brīdis, nogalināšanas brīdis ir nofilmēts. To ir izdarījis jūrnieks, viņš pats stādās priekšā kā fotogrāfs, Reinhards Vīners. Viņš pats ir arī intervija ar viņu pēc kara ierakstīta, viņš pats stāsta, ka vienkārši pastaigājoties, bijusi arī kamera līdz, un pēkšņi viņš redz, ka grupiņa ar karavīriem stāv tādā lokā, kaut kas tur notiek. Viņš arī aiziet apskatīties, ko tad tie vīri, kas ir izraisījis viņos zinkāri. Un viņš aiziet un kādu brīdi pagaida, un tad atbrauc kravas mašīna ar sasēdinātiem tur cilvēkiem. Un viņus apsargā citi cilvēki ar apsējiem, ap roku un ieročiem. Un šiem vīriem liek, tad gūstekņiem liek lekt laukā no mašīnas, viņi nenolaiž to
tās malas, jā, viņa vienkārši jālēc pāri, ja kāds ir švaks, tad viņa tur izceļ biedri. Un tālāk viņus dzenu atkal uz grāvu, uz bedri un nogalina. Pēc kāda brīža tas arī atkārtojas, un viņam mazliet bijis jāpieregulē kamera, tāpēc kaut kāds brīdis tur ir pazudis šajā filmā, šajā mirklī. Un, protams, šī tāda ikdienišķums, tas izskatās, ka tāds ikdienišķs pasākums, te grūti atrast vārdus. Tas ir milzīgs, milzīgs ļaunums, tas ir noziegums, kara noziegums notiek acu priekšā. Bet tā sajūta, paskatieties, cilvēks skatās, it kā kāda futbola spēle notiktu vai koncerts, bet patiesībā tur notiek noziegums. Šis arī tātad sanāk mums acu liecinieka perspektīva. Viņš skatās, viņš vēro. Viņš apgalvo, ka viņš nav redzējis visu, kas notiek apkārt, jo viņš ir koncentrējies uz to kadru. Varbūt viņam tur mazliet arī ir tā kā aizsargs, ja, ka viņš it kā filmu redz. Mēs mūsdienās arī citreiz vai kādu labu vai sliktu mirkli, mēs uzreiz velkam telefons un gribam to filmēt. Mēs katrs esam redzējuši cilvēku, kurš caur telefonu skatās, es nezinu, piemēram, uguņošanu vai koncertu. Izrādās tā notiek arī 41. gada. Tā ir vasara. Viņš pats apgalvo, viņš neatcerās, vai tas ir bijis jūlijs vai augusts. Esmu pierakstījis to viņa versiju, bet tās ir tā saucamās vīriešu akcijas. Un atkal es neieliku visu šo video, ne tikai tāpēc, lai taupītu laiku, bet es ielieku jums, kur jūs varat apskatīties. Manā gadījumā tie ir cilvēki, šie upuri ir manu paziņu radinieki. Un tāpēc man ir grūti skatīties šo video bez kaut kādām tādām emocijām liekām, kā vēsturniekam uz dokumentu. Man tas ir arī tāds ļoti personīgs video, kur es dienā tomēr neskatos. Un otra lieta arī, ko būtu jāatrunā, un jūs tajā video to redzēsiet, es arī teicu, ka šos gūstekņus mašīnā apsargā vīri ar apsējiem, un Reinhards ir vācietis, bet viņš saka, un tie vīri kaut ko kliedza, ko es nesapratu. Un tas nozīmē, ka tie vīri kliedza latviešu valodā. Tie cilvēki, kas tos ebreju vīriešu veda, apsargāja un dzina uz tām bedrēm, tie arī bija vietējie iedzīvotāji, es nezinu, vai no Liepājas vai apkārtnes, bet viņi runāja latviešu valodā. Un, diemžēl, kino ir mēmais, bet, liecinieks mums padalās šajās niansēs, kā tas viss skan. Un vēl viens, es jau pieminēju, tā saucamās šķēdes fotogrāfijas, izvēlējos vienu, mirklis pirms viņas tiek dzītas atkal jau uz to grāvu, uz to bedri. Un es tikko arī liepainieki jau zina, mani mīļie draugi jau zina šo faktu, ka es tikko arī blogā, kuras veltu Liepājas ebreju kopienai, uzrakstīju tādu ierakstu, ko par šiem datumiem 15. 17. decembris liecina tā brīža avīze, šo dienu avīzes. Un paskatieties, kā izstās holokausta noziegums no avīžu ierakstiem. Ir kā paziņojums, ka ebreji nedrīkst pamest mājas. Pie viņiem tobrīd vēl nebija geto, atšķirībā no Rīgas, kur no geto cilvēks dzen uz nāves vietu, tad Liepājas ebrejus savāc no viņa mājām. Pēc atmiņām tas parasti ir, ka ir viens vācietis un pārējie latviski runājoši. Sārgi ar ieročiem, un tev nav izvēles. Tad viņus ved uz Liepājas cietumu, un tad dzen uz šķēdi. Ved uz šķēdi. Un kā tas izstāsta? Tad nedrīkst pamest mājas, pirmais rīkojums un paziņojums, un pēc tam brīdinājums, tad jau, kad ebreji daļi jau ir nogalināti, ir paziņojums, ka sodīs tos, kas tajos tukšajos dzīvokļos iet un laupa.
Tā tas izstāsta no avīzes puses, un pateicoties Dāvida Zivcona drosmei, izzakt šīs fotogrāfijas, jo tas atkal ir slepkava veikt fotogrāfiju. Šogad Amerikā ir atkal iznākusi bieza grāmata, kur vēlreiz izanalizēs šīs fotogrāfijas. Es vēl neesmu viņu lasījis, tāpēc es vēl nereklamēju nevienam. Pateicoties viņa drosmei, ir fotogrāfijas, kas liecina par šīm pēdējām stundām. Dažreiz vēl viens tāds veids, kas nav gluži viennozīmīgs, bet citreiz holokausta fotogrāfijas var izmantot arī mākslā. Citreiz veiksmīgāk, citreiz mazāk veiksmīgi, ētiskāk, neētiskāk, bet tā tas ir. Mākslu cenzēt arī nav īsti ētiski. Tad mēs atkal esam tās ētiskās mokās. Tās man ļoti patīk domāt par sarežģītām lietām. Un šogad arī Liepājas ebreju kopienu un visus liepājniekus, es ceru, aizkustināja ziņa, ka Amerikā ir izveidots piemineklis. Latvisko to nosaukumu es atradu, viņa nomira savos zābakos, jeb viņa, kura nenovilka savus zābakus. Es neesmu tulks, man ir brīnišķīgi draugi tulki, viņi droši drīkst komentāros tulkot. Un tā pati kompozīcija, tas pats cilvēku skaits, bet, protams, ir mākslinieciskas, teiksim tā, ir notikusi mākslinieciska interpretācija. Šim piemineklim ir jāpievērš uzmanība tieši sievietes un bērnu ciešanām holokausta laikā. Šo pieminekli, cik saprotu, viņi izveidēja, ir ziedojušas sievietes holokaustā izdzīvojušās, kuru mammas ir brīnumainā kārtā izdzīvojušas pašas un vēl bērnu dzīvības saglabājušas. Un viņas šo sieviešu tādu varonību un pretošanās garu ir gribējuši arī šajā pieminekli ievīt. Bet šeit, protams, kā vēsturniekam ir grūti šādu interpretāciju pieņemt, zinot faktus un šo tā saucamo vēsturisko patiesību, ka visdrīzāk šai vidējai sievietei liks novilkt tos zābakus, jo tā nebija viņas izvēle. Nekas no tā, kas notiek šķēdē, nebija šī cilvēka izvēle. Ne tur atrasties, ne noģērbties, ne stāvēt un fotografēties, stāvēt pus kailiem salt, ne iet uz to grāvu un ne nomirt. Tā nebija viņa izvēle. Šie fotogrāfijas vēlreiz atkārtoši ir veiktas slepkava, to veids kā vēl vienu pazemojumu veidu. Viņam tas ir interesanti un viņam nerūp, vai šīs sievietes to grib vai negrib. Viņas ir sastājušās tik cieši, nevis tāpēc, lai ietilptu kadrā, bet tāpēc, ka ir augsts, tāpēc, ka ir bail. Un tāpēc, ka tajā pēdējā brīdī tu gribi būt tuvāk tam mīļajam. Arī mazā meitenīte, viņa nerāda savu seju. Mēs tikai varam spekulēt, kāpēc viņa slēpjas mammai aiz muguras. Viņai ir kauns, viņai ir bail, viņai ir augsts. Viņa varbūt vienkārši ir kautrīgs cilvēks. Un tāpēc šeit ir notikusi mākslinieciska interpretācija. Manuprāt, arī rezultātā ir samainītas pēdējās sievietes, arī izskatās kā mamma ar meitu, bet, manuprāt, ir samainītas lomām. Bet mākslinieki ir mākslinieki, tādas ir viņu tiesības interpretēt lietas, un vēsturnieks ir vēsturnieks. Tāda ir mūsu tiesības ir pēc tam komentēt. Šeit varbūt labāk var redzēt šīs atšķirības. Iespējams, tā vienkārši ir tātad iedvespošanās no šīs šaušalīgās pasaules slavenās fotogrāfijas, bet tas jau ir cits stāsts. Tā varētu labāk pieņemt. Kā es skatos uz lietām? Kur ir mana tā ētiskā robeža? Katram tā tomēr ir sava, un mēs citreiz arī nozares ekspertu vidū ir bijuši karsti strīdi un diskusijas, kā var, kā nevar. Un tā jau, manuprāt, tāpēc jau tā demokrātija man ir tik mīļa un sargājama, kur mēs varam dažādas viedokļus paust, kur nenotiek uzreiz cenzūra vai pašcenzūra vai kolēģu cenzūra.
Un kāda ir mana pieeja? Es vienmēr pārbaudu, vai es nedehumanizēju cilvēku. Izmantojot fotogrāfiju, vai es viņu izmantoju kā tādu ikonu, lai pierādītu kaut kādu argumentu, vai es nevērīgi, piemēram, esmu redzējusi arī piedzīvojis tādus brīžus, kur profesori genocīda attēlus ar mirušiem cilvēkiem, ar līķiem, ar kailām sievietēm ieliek tādā prezentācijā, kā jums es rādu, bet tā starp citu neveltot uzmanību šīm fotogrāfijām, vienkārši iemetot pēc kaut kāda nejaušības principa, kā ilustrāciju. Mana ētiskā robeža bija pārkāpta. Šī profesora ētiskā robeža netika pārkāpta. Bet līdzīgi es jums stāstīju par Prāgas muzeju. Ja? Mana ētiskā robeža tika pārkāpta. Šo veidotāju un muzeja vadības robeža tad netika pārkāpta. Tās ir interesantas diskusijas, bet mans veids, kā es redzu, kā mums būtu jāstrādā, iespējams, man ir runā pedagogs, ka mēs nekad nedrīkstētu dehumanizēt šos cilvēkus vēlreiz. Mums ir jāpieņem fakts, ka jā, šīs fotogrāfijas izdarīja slepkava, nofotografēja slepkava, bet fotogrāfijas izglābi, izzog holokaustā izdzīvojušais Dāvids Zivcons. Un, manuprāt, viņš nolaupa arī šo stāstu, ka tagad mēs drīkstam rādīt šīs fotogrāfijas, nevis lai godinātu slepkavu, bet lai godinātu šo drosmīgo cilvēku, kas izzog šo fotogrāfiju. Un otra lieta ir zināt, kur tas ir iespējams, jo tur arī pētnieki to ir darījuši, lai mēs mūsdienās to varētu izdarīt, nosaukt šo cilvēku vārdus, jo viņiem visiem bija vārdi un uzvārdi un likteņi, un viņi nebija dzimuši, lai nomirtu šķēdē vai geto vai koncentrācijas nometnēs. Viņi bija piedzimuši, lai dzīvotu savas dzīves, lai katram tas savs liktenis ir bijis, ja? bet kļūt par genocīdu upuri, tas noteikti nebija tāds mērķis, ar ko, ja Dievs ir, viņš būtu radījis šos cilvēkus. Tāpēc iepazīstieties, mazā meitnīte, kas nerāda savu seju, tā ir Sorella. Viņai blakus ir mamma Roza. Pa vidu šī sieviete ir saukta dažādos vārdos. Pēdējā iespējamā versija ir, ka tā ir Frume. Un atkal māte un meita, mamma Emma pašā maliņā stāv, un viņas meita Mija, jeb Malka. Par viņām es arī esmu uzrakstījusi diezgan garu bloga ierakstu, un es viņas atceros tādas, kā varbūt viņas būtu gribējuši palikt mūsu atmiņās. Jūs redzat Rozu vidiņā, viņas pases fotogrāfijā. Man arī ir vairākas tādas draudzenes, kur tad, kad jātājas pases foto, tad viņas uztājas frizūru un ir make-ups, un viņa uzliek skaistāko rotiņu un labākās drēbes un uztājas šo fotogrāfiju, lai paliktu mūžam tāda. Un savukārt Emmai, viņa te pavisam jauniņa, viņas studiju laiks, nosacīti, mūsdienu valodā runājot, viņa pabeigusi vidusskolu, ja, tāda vecuma. Un atkal jūs redzat, ka viņa ir saposusies, un viņa ir tiešām pozē, tā ir viņas izvēle tur būt, kopā ar draugiem. Un šeit viņām ir tā izvēle. Atcerieties šīs sievietes tādas, kā viņas būtu gribējušas, lai viņas atcerās. Es ieliku angliski pētniece, kura 10 gadus pētīja tātad šo fotogrāfiju, Vendija. Viņa arī runā par šo rādīt, nerādīt, kurā brīdī kā, bet viņa mūs visus iedrošina, ka tas ir mūsu pienākums skatīties, un tas ir mūsu pienākums atcerēties. Protams, tas ir jādara ētiski, bet pilnīgi to nedarīt mēs nedrīkstam. Uz šīs noces varētu beigt. Iespējams, ka Antai ir vai nu pašai sakrājušies, radušies jautājumi
vai Jā, paldies tev, mūsu Maija. skatītāji. Tā, es uzlikšu sākuma bildi. Lūdzu. Jā, paldies, Maija, par tavu prezentāciju. Tu esi ne tikai izcila pētniece, bet arī stāstniece. Un es ļoti ceru, ka tavs milzu pētījums un darbs, ko tu esi ieguldījusi, ka to mēs kādreiz varēsim arī izlasīt iesētos vākos. Tas ir mans novēlējums tev. Un man klausoties radās jautājums tev kā pedagogam, domājot tieši par mūsdienās ļoti aktuālo holokausta izglītības jautājumu. Kā un vai vispār tavuprāt pedagogi skolās vai arī muzejos var ētiski izmantot holokausta attēlus, fotogrāfijas, lai izglītotu bērnus? Varbūt ir kaut kāds vecuma census tavuprāt, kas būtu jāievēro. Varbūt tev pašai kā pedagogam ir vadlīnijas vai kaut kādi principi, pie kuriem tu pieturies. Tāda pasaules prakse, cik es saprotu, gan no Polijas, gan Francijas kolēģiem, gan Vācijas kolēģiem, ir, ka šīs tēmas tiek apspriestas no 13 gadiem uz augšu. Bet, protams, atkal mūsu pašu muzejā ir bijuši apmeklētāji. Tie biežāk ir, piemēram, no Izrēlas, kuri nāk ar visiem bērniem, arī pavisam maziem. Un mums bija arī viena, manuprāt, tā bija Beļcovas darbu izstāde, kuras pabrīdināja, ka tur būs sensitīvi attēli, tās nav fotogrāfijas, tie zīmējumi. Un mamma, es vienmēr atceros, ka viņa atmeta roku un teica, viņš redzējis visu. Un tam bērnam varēja būt kādi no 8 gadiņi. Ir ģimenes, kuras nevar neskatīties, jo tā ir daļa no viņu vēstures. Ir dažādi vecāki, viņi dažādos brīžos izlēma, kādu un kā stāstīt. Bet skolas gadījumā viss pateicīgākās noteikti ir tās fotogrāfijas ar pirmskara ebreju kopienu. Es pati kā pedagogs vienmēr piemeklēju tādus gadījumus, kur es vairāk, protams, stāstu par glābējiem vai izglābtajiem, kur šie cilvēki, vai glābējs vai izglābtais, ir manas auditorijas vecumā. Jo, saprotiet, vienalga, kādā vecumā tam bērnam, viņam nav interesanti varbūt klausīties, ko tur pieaugušie darījuši, un tas uz viņu vispār neatiecas. Bet, ka bērns, piemēram, ir slēpies gadiem ilgi kādā vietā, un tās briesmas un tie noteikumi, kas viņam bija jāizvēlas, jāievēro, un ka, es nezinu, piemēram, Liepājā slēpjas maza meitnīte Edija Brozgale, kurai, piemēram, Lellīte ir mamma no lupatiņām, slēptuvē ir kaut kāda kaste ar lupatiņām, un mamma viņas izvelk, un tad sataisa tādu lupatu Lellīti, ja? Vai, piemēram, arī Liepājā kopā ar Dāvidu Zivconu Tirgoņu ielā slēpjās Riva Zivcona radiniece, un viņai, diemžēl, no savas meitiņas ir jāšķirās. Viņa uztic vienai sievietei, un pēc tam ir sarežģīti pēc tam atkal apvienoties pēc kara, bet tad, kad viņas atkal satiekās un atkal drīkst dzīvot kā mamma un meita, tad Riva iedod mazai Adai lellīti. Viņa teica, to es te uztaisīju bunkurā. Un ka meita vēl joprojām atcerās šo mirkli, un viņa saka, tad mamma par mani ir domās. Šādi stāsti, manuprāt, bērnam arī ļauj ieraudzīt cilvēku, ka tā nav tikai kaut kāda bilde. Un eksperti, kurus ļoti cienu, viņi vienmēr saka, sāciet par šo tēmu runāt kaut vai no glābēja pozīcijām. Un tur ir tādas bērniem drošas bildes, tāda glābēja seja, izglābto seja pirms kara, pēc kara. Un tad, paliekot šiem skolēniem vecākiem, tad jau viņi ir gatavi varbūt arī šķēdes fotogrāfijām vai pat kaut kādā brīdī arī šiem Bākas video. Tā vieta ir pie Bākas saukta, ja, kura ir nogalināšanas notikusi. Tagad pieradināt, ka tas ir cilvēks, un tad tālāk jau attiecīgi vecumam rādīt, kas tad ar šo cilvēku ir noticis.
Paldies, tev, Maija. Mums ir jautājums no zāles. Lolita Thompsone raksta, kā atrast līdzsvaru, kas vizuāli parāda holokaustā piedzīvoto šausmas, liecinātu par noziegumiem, bet tāpat laikā netaisīt gigantiskas fototapetes muzejos ar kailām, pazemotām vai izvarotām sievietēm, ar vīriešiem bailēs mirkli pirms nāves. Man nav atbildes, jo tīri pedagoģiski gribētos, lai apmeklētājs saprot, cik tas viss ir brutāli. Tie ir tie gadījumi, kur holokausta fotogrāfija ir izmantota kā dizaina objekts. Tādā ziņā, piemēram, manuprāt, okupācijas muzejā ir labs piemērs, kur tev ir tās durtiņas, tad tu vai nu atveri vai neatveri. Ar Beļcovas zīmējumu izstādi Anna Henriksona bija izdomājusi, tātad durtiņas to aizver, to atver. Tad arī dizainā drīkst un var, un dizaineri spēja izdomāt kaut kādus cieņpilnus risinājumus šīm fotogrāfijām. Mans novērojums, ka jo tālāk šis noziegums ir noticis, jo radošāk dizaineri citreiz aizraujās ar šīm fotogrāfijām. Arī Borisam Lurie bija šie protesta darbi, kur viņš savās gleznās viņš taisīja tādas kolāžas un tur līmēja tās holokausta drausmīgākās fotogrāfijas ar līķu kaudzēm, nobadinātiem skeletiem līdzīgu cilvēku līķu kaudzēm. Un visi domāja, ka Boris ir traks, bet viņš saka, nē, jūs esat traki, jūs jau tās fotogrāfijas publicējat avīzēs, it kā tas būtu kaut kāds ainavas vai portreti, bet tas ir drausmīgs noziegums. Un jau viņš uzreiz pēc kara, kā holokaustā izdzīvojušais, viņam sāpēja šī viegliprātīgā attieksme. Viens risinājums noteikti ir runāt ar dizaineriem un skaidrot, un cik tas ir sensitīvi. Un ko mēs gribam panākt? Atkal tās ētiskās robežas. Es esam atklājusi, ka man viņas ir tuvāk sirdī un citiem atkal tālāk no tās sirds, kas mani sāpina, varbūt aizkustina un modernais vārds triggerē. Ja? Izrādās tas citiem tā nav. Un tad tie kopdarbi bieži vien ir tādi diskusiju, strīdu rezultāts. Lolita Thompsone un Simona Strauska gribētu vēl uzzināt, kas tavuprāt ir visjaudīgākā fotogrāfija, kas liecina par holokaustu. Tas ir neiespējami pateikt, protams, bet katra fotogrāfija, bet ar kaut kādu brīdi tu jau sāc pierast pie šausmām un kārtējā koncentrācijas nometnes fotogrāfija. Tu jau zini šos stāstus, bet kas man tiešām emocionāli aizkustināja un satrieca pēdējā laikā, tās ir šīs fotogrāfijas no Ivara Čupja kolekcijas. Es viņam būšu visu mūžu pateicīga, ka viņš izlēma tās rādīt, ievietot sociālos tīklos, kur arī, es jau teicu, ir ētiskā tā dimensija rādīt, nerādīt, varbūt tikai muzejam parādīt un mieras. Bet viņš izvēlējās šo demokrātisko veidu un ieraudzīt manas mīļās ielas, un es taču zinu, kas notika. Esmu lasījusi ārkārtīgi daudz atmiņu par to, kas notika. Bet ieraudzīt tās fotogrāfijas un tās sejas un tos dzeltenos kvadrātus, ja, jo Liepājā sākumā nebija zvaigzne, bet bija dzelteni tādi jauši, bija kvadrāti. Tas man tiešām satrieca. Tur ir tās personīgais pārdzīvojums. Un Anetei Jenčai ir divi jautājumi. Pirmais, Maija, kā tu domā, vai vēsturniekiem ir iespējams uz šādām fotogrāfijām skatīties tikai un vienīgi kā uz vēstures avotu, maksimāli izslēdzot savu subjektivitāti, kas rodas emociju iespaidā? Tas bija pirmais jautājums, un pēc tam es nolasīšu otro. Labi. Vendijas piemērs ar šo fotogrāfiju no Mariupolis, kur sieviete tieši tajā brīdī tiek nošauta, parāda daudzas lietas, manuprāt, arī, jo viņa ir visu cieņu viņai kā vēsturniecei, viņa apbrīnojas speciālists, bet viņa arī teica, ka tā pirmā reakcija bija ļoti emocionāla, un interesanti arī bija, ka viņa teica, ka viņas prāt sākumā viņai šķitis, ka visdrīzāk, ka to ir slepkava fotogrāfēs. Tātad arī ir tas subjektīvai kaut kādi pieņēmumi,
radās, jo mēs visi esam cilvēki, neskatoties uz mūsu profesijām, mēs vispirms esam cilvēki, pēc tam profesija, un dažās profesijās ir otrādi. Piemēram, ārstiem, ja, ka tev jāpalīdz konkrētam, piemēram, mazam bērnam, ja, un kā profesionālim, pēc tam tu tikai drīkst pieslēgt to cilvēku. Bet ar gadiem iespējams visās profesijās, kas darbojas kaut kādām sensitīvām tēmām, mēs apaugam ar tādu biezāku kārtu, un varbūt tad, jāparunājas, man nav bijusi iespēja parunāt ar Strangas kungu, piemēram, pie tējas krūzes vai vīna glāzes vai alus kausa, un pajautāt, kā cilvēkam ar tik milzīgu pieredzi, kādas ir viņa reakcijas. Vestermaņa kungam, kurš ir otra mana autoritāte, viņam atkal nevar pilnībā paļauties, ka viņš tajā brīdī man atbild kā vēsturnieks, jo viņš ir arī holokostā izdzīvojušies, viņam ir šīs duālās daļas, un tad vēl kā cilvēks, ja, kā atbildē. Tā kā runājiet ar vēsturniekiem, prasiet viņiem. Paldies. Un otrs Anetes jautājums ir, vai esi novērojusi tendenci izmantot holokausta fotogrāfijas ārpus vēstures pētījumiem, vēstures monogrāfijām, sekulārā vidē, tostarp dažos muzejos, žurnālos un pat plakātos, kas bija izplatīts ASV 60. un 70. gados, lai spēlētos vai lai ietekmētu skatītāju apmeklētāju emocijas. Un vai to nedara daži muzeji arī mūsdienās? Bet, Mīļš, paldies par lielisko lekciju. Jau atkal, tātad šajā nozarē ir tāds drausmīgs termins angļu valodā, ko sauc, pardon my French, kā saka, atrocity porn, ka tā ir food porn un ir visādi šādi savienojumi radušies laika gaitā sociālos tīklos. Un tad ir vēl viens tāds atrocity porn, kur cilvēki apzinās, ka tās ir šausmas, un tās kaut kā atmodina emocijas, un to var izmantot savādākiem mērķiem nekā izglītībai, piemēram. Ja, ka būs daudz klikšķu vai daudz skatījumu, vai uz filmu nāks, uz izstādi nāks. Ar to mēs, diemžēl, slimojam šobrīd. Manu ētisko robežu tas pārkāpj. Jo es uzskatu, ka tātad tie visi ir dzīvi cilvēki ar saviem likteņiem, un mēs nedrīkstam šīs fotogrāfijas izmantot vienkārši kā kaut kādu vizualizāciju mūsu iegribām. Vai es atbildēju Anetei? Es domāju, ka ļoti izsmeļoši atbildi. Ilja Ļenskis vēl jautā, Māja varbūt palaid garām, bet ko tu teiktu par bēdīgi slaveno Greensboro pieminekli She didn't take her boots on? Šeit mūsu domas ar pašu jautājumu autoru diezgan līdzīgi sakrīt, diplomātiski sakot. Nē, pirmā reakcija bija ārkārtīgi liels aizkustinājums, ka šādi ir iemūžināts šīs sievietes. Tā bija tāda pirmā reakcija, un vēlāk parādījās vairāk informācijas par to, ka tā ir interpretācija, un ka tur ir mazliet savādāk arī tas skatu punkts, un šis memoriāls, kura ietvaros ir piemineklis radīts, viņi grib tieši stāstīt par šīm sievietēm un bērniem, bet tas būs, manuprāt, es neesmu mākslas kritiķis, un es nevienu neaicinu kancelēt vai nogāzt šo pieminekli un pārkausēt zvaniņos, vai es neaicinu ne uz ko drastisku, vienkārši padomāt. Un pirmkārt, vēsturiskas fotogrāfijas un interpretācijas, tas vienmēr ir ļoti riskants paņēmiens, jo tā vēsturiskā patiesība, viņai ir nozīme. Roza un Sorella Epsteins, viņas ir īsti cilvēki, viņas nav dekorācijas. Un
visā tajā mākslinieckajā procesā ir noticis kaut kas neparasts, ir pazaudēts šo sieviešu stāsts. Viņas ir kļuvušas par to ikonu, tā kā mēs minējām pašā sākumā, ja, kur es uzskaitīju tās tabuliņas. Viņas ir kļuvušas par kaut kādu ikonu citam stāstam. Šīs konkrētās sievietes stāsts tur neatspoguļojas. Tas, kur viņu vīrus nogalina jau vasarā. Sorēlas teica aiziet uz darbu un nepārnāk. Viņas ievākušās dzīvot kopā. Viņas ir domājuši par iztiku, jo bija komandants stunda notikt, un tad ebrejiem bija ārkārtīgi maziņas šīs pārtikas devas, un viņas ir pilsētā ieslodzītas. Viņas tātad jau ir kādu brīdi dzīvojuši pusbadā. Viņas ir iemainījuši pret maizi visu, ko vien kāds kaimiņš vai cilvēks uz ielas vai tirgu būtu gribējis iemainīt pret ēdienu. Un tad nakts vidū visdrīzāk bija skaļš klaviens pie viņu durvīm, ka viņas atver ienāk šis viens vācietis un 3, piemēram, vai 4 latvieši. Viņi ielēns to dzīvoklīt, lai nav izējas. Viņas aizved uz Liepājas cietu, viņam atņem dzīvokļa atslēgas, un tad viņas aizdzen uz šo šķēdi, cik es saprotu, liek kāp mašīnā un aizved. Un tur viņām liek izģērbties. Šajā gadījumā mēs pēc tās fotogrāfijas redzam, ka drēbes ir izmētāts, tad tur nebija kā rumbulā, kur viņām bija apavi jānoliek vienā vietā un virsdrēbes citā un apakšveļi vēl kaut kur. Un tad viņas vēl nofotografē. Viņām ir augsts, viņām ir bail, un varbūt viņām ir pat daudzi no tādu šausmīgu brīžu izdzīvojušiem cilvēkiem, viņi saka, ka viņiem ir tā kā vienaldzība iestājusies, ka psihi ir kaut ko atteikusies dzīvot. Varbūt viņām tā ir noticis. Un tad viņas dzēn uz to grāvu, un tad viņas šauj nost, un tas stāsts tajā piemineklī nav. Un, manuprāt, tas ir tā neveiksmīga interpretācija. Ļoti gara atbildes, ļoti atvainojos. Es gribēju nolasīt vēl 2 komentārus. Zana Grīnvalde pasakās tev, Maija, par lekciju. Emocionāli ļoti grūti pētām tēma, bet ir tik svarīgi par to runāt, izglītot sabiedrību, nevis slēpt un neteikt. Un Antra Gruba raksta, paldies, Maija, ļoti daudz ko pārdomāt. Un tas ir labākais rādītājs jebkuram priekšlasījumam. Es domāju, ka ja jautājumu vairāk nav, ar to mēs arī varētu noslēgt šodienas sarunu. Paldies klausītājiem, ka šajā pirmssvētku laikā atradāt brīdi pieslēgties tik kuplā skaitā. Paldies arī par jautājumiem. Es gribēju piebilst, ka ieraksts būs atrodams mūsu sociālos tīklos un uz tikšanos muzejā. Un es ceru, ka mums visiem nākamais gads būs mierīgāks kā šis. Tā.